Sveiki! Tegnas Graudulis, Meža un vide. Nedaudz pastāstīšu par vilku kokiem jaunaudzēs, kas tie tādi ir un ko tie ēd. Tātad šī ir lauksaimniecības zemes stādīta egle kopā ar bērzu un ir pašsējies nedaudz kāds baltāksnis un arī bērs. Šitā ir otrā kopšana. Pirmā kopšanā tā patstāti visi koki, kuri varētu būt kā nākotnes koki. Un tad tiem dažiem kokiem tas augšanas stils ir tāds, kad, teiksim, viņš izaug tāds liels kupls krūms, vairāk nekā koks. Te var redzēt tas puszāģētais baltāksnis, viņš te aug starp tām eglītēm, un būtībā viņš tās eglītes lēnām arī apēda. Nezinu, cik tajā video var saprast, bet viņš ir tāds īs, strupains, strups, zarains koks. Tāds pats kā arī šitas te baltāksnis, kuram sākās resni zari no pamatnes, viņam ir bijuši daudz gaisma, viņš ir ļoti kupls un būtībā nākotnes viņa vērtība būs vairāk biomasas nekā zāģbaļķis. Pa ceļām viņš acīm redzot gan krietni ietekmēs gan šito egli, gan to egli. Te ir atkal tālāk ir tāds nākošais baltāksnis, tā ļoti tipiska situācija ir apkārt ir 1, 2, tas ir 1, tas ir 2, tas ir 3 egla un viens baltāksnis, kuram ir kaut kādas, laikam, 3 galotnes un daudz zari, un no viņas nekāds uz pirmo kopšanas cirti nekāds koks jēdzīgs nesanāk, līdz ar to viņš ir nozāģējams un tās eglas ir atbrīvojams. Un te ir tā pati situācija ar nozāģētiem tiem baltākšņiem. Var redzēt šitie te riktīgi lieli kušķaini un tās eglas atbrīvotas. Un te ir, redzēt, tas baltāksnis ir tāds riktīgi zarains. Tālāk ar tas pats starp eglītēm šitām te 1, 2, 3 aug. Tas tur baltāksnis, tagad eglēm ir brīva vieta augt. Ja mēs paskatāmies, pieņemsim, uz šito te baltāksni, viņš ir atstāts. Viņš ir daudz maz slaids un ir cerības, ka viņš varbūt līdz pirmai krājas kopšanā aizvilks, no tad varēs dabūt kaut kādu sīkbāķi tērču kluts iespējams, varbūt arī tikai augšņu papīra malku. Un šitā eglē ir joprojām labs pieaugums un tas baltāksnis viņu nenoēd. Un egli ir patiesībā ēncietīgas sugas, un tad viņas var atstāt bišķiņu pieēnojumā, un ja te eglē ir 3/4 no vairāk perimetri ir vaļā, tad viņai nekas nekaitēs, viņa ļoti labi augs. Tu varēs iegūt 2 ražas. No sākuma pirmais nozāģēt šito te baltāksni, un otro pēc tam kaut kad vēlāk egli, bet viņa augs te ilgi noteikti. Te ir līdzīga situācija, te ir šitais te bērs un egle. Abi it kā var kopā pastāvēt. Tas bērzam bišķiņ apakšā lēnām retosies zari, tur izaugs iespējams kaut kāds papīra malka vai mazais finierkluts, un tā egla var mierīgi augt. Tā kā tālāk paskatās, te ir situācija, kur ir tāds, tur ir tās 1 egla, 2 eglas, un šodien ir tāds baltāksnis, kas ir riktīgi kušķains, tas noteikti taps nozāģēts. Un tā, vienmēr var padomāt, kādu koku atstāt vai nozāģēt, jo ir svarīgi, vai tas koks var aizaugt līdz kādai nākošai kopšanas reizei, vai viņš tikai radīs traucējumus un samazinās mēķi koku augšanu. Paldies, ka skatieties! Tā tiekās mežā!